Nu? Plukplents. Pirmdien atvedu no Holandas. Tad putnu pieteiklis būs vai kas, ko tu saliki tas ir svarīgi, tas ir svarīgi. Šeit, piemēram, Es domāju, zosis biedēs uz lauka. Šeit ir augu pase, ja? Šis ir augu pase tulamēni, ja? Tulamēni. Tur viss ir oficiālo. Un šādi viņi izskatās. Redziet, kāds sakņu kamols. Šādu te es lieku podā. Šis gan maita ar kāju. Tad visi redz, kā tu esi nolaudis. Nu, neko, es ņemšu labāku stādu. Šis ir labāks, redzi? Kāda sakņu sistēma. Viņi ieliek iekšā podiņā, caur podu. Var, protams, ar uzreiz lielajā podē. Zemē? Nē, zemē es neliktu. Vajag tomēr podot. Kuras šķirne šitā bija? Šis ir tulamēn. Un viņi var nopirkt šeit. Šis ir vasaras avenis. Priekš nākošā gada stādam iekšā, podojam, būs kārtīga vasaras raža. Viņu var pasūtīt, viņu var pirkt tikai uz vietas vai var pasūtīt? Šito mēs varam iepakot, arī aizsūtīsim. Cik maksās? 3,50. Bet tev bija vēl viena šķirne. Jā, man ir vēl viena. Ne pats jaunākais jaunums, bet gana jaunums. Majestic. Kaut kas no maģijas. Augu pasta. Tas ir riktīgi labas, vai ne? Jā, šis ir jaunums. Nu, ne tā, ka baigais jaunums, bet lielāks jaunums kā citi jaunumi. Tātad arī stādi. Pirmdien izņēmām ārā no siltumnīcā. Stādīsim iekšā, podosim. Plukplents. Ar ko šitie labi? Šis ir rudens avena. Šī ir klasiska rudens avena. Bet tas var baigi lielās ogas, ja? Lielas ogas. Ops, sapinās. Bet vienādi sakot, stādam iekšā podā, izaudzējam, liekam iekšā zemē, tad atsienam viena kārtīgs dzinums. Sauja ogas šogad un nākošgad būs ritīgi daudz. Laba raža.